īpaši tādu uzdevumu nebija. Vienkārši pateicu, lai parāda sevi, vienkārši patrenēties, pamēģināt tā patrenēties ar tādiem cilvēkiem, kur lielāka ātruma, lielāk jādara visu to, un ātrāk jādomā, ātrāk jādara piespēlē. Cita gadījuma saņem pa kājām. Sākumā staipjamies tā riktīgi daudz, un pēc tam mēs vienkārši spēlējām. Un tur bija gan ātrums, gan tas viss. Futbola laukuma viņi ir īpaši. Es varu pateikt, ka viņi nav tādi, kā es domāju. Agrāk es domāju, ka viņi ir sliktāki, varbūt, jā. Bet tā viņiem ir ļoti labs līmenis. Un pirmkārt, jāpievērš uzmanību sev, saviem treniņiem, jācenšas un ļoti daudz jāstrādā. Tād būs rezultāts. Es domāju, vajag palikt tādi populāri kā Kaspars Gžoks, Māris Verpakovskis, un lai visi futbolisti, bērni pazīst mūs, lai mēs būtu arī tādi populāri kā visi futbolisti izlasē. Protams, gribētu spēlēt ārzemēs, Anglijā, Vācijā, bet arī gribētu spēlēt Latvijas izlasē un palikt par Eiropas un pasaules čempioniem.